Labdien, mani sauc Pāvils Naumovs. Es esmu ārsts, otolaringologs un homeopāts. Droši vien vairāk homeopāts nekā otolaringologs. Ko tas nozīmē? Mēs homeopātijā izskatām cilvēku kā vienotu sistēmu. Nevis katru organu atsevišķi, kreisenāsi, lapanāsi, bet cilvēku kā vienotu sistēmu. Kā fiziskā, psihoemocionālā un garīga līmeņu tādu vienotību. Ja? Atkarīgi no tā arī mēs domājam, ko mēs darām tālāk un ar ko mēs sākam. Ar ko sākt, tas ir tāds globāls, centrāls jautājums. Kad es uzdodu to jautājumu cilvēkiem, es ļoti bieži nedabūju pareizu atbildi. Jo ar ko sākt, vienmēr pareizā atbilde būtu ar sevi. Jo viss sākas ar sevi. Mēs nemeklējam kaitu vai slimības cēloni ārpus sevi. Ja mēs meklējam to cēloni ārpus sevi, tad mēs arī ārstējam tikai sekas. Tāpēc mums ir vainīgi caurveji, mikrobi, sievas māte, citi kaut kādi, dzīve, visideālākā atbilde, doktor, nu ko jūs gribat? Dzīve ir tāda, Tad mums neko nevajag darīt. Ja mēs sapratam, ka mums jāsāk ar sevi, tad mēs jau domājam daudz dziļāk un daudz globālāk, ar sevi. Pat cik mēs jau runājam, ka ir fiziskais līmenis, ir psihoemocionālais līmenis un ir garīgais līmenis. Tāpēc nākošais jautājums, kur ir labais, vai viņš ir virs šīs zemes? Šeit mazliet pilīta ticības, un es pateikšu uzreiz tādu ļoti labu, patikamu atbildi, kas man patīk dzīvē. Mīlestība un labais virs šīs zemes neeksistē. Mīlestības avots ir virs mums, augstāk par mūsu saprašanu. Tā ir skaitā arī mums, sirdī arī, Tas ir Dievs, daba, kosmos, augstākais spēks, zvaigznes un tā tālāk. Man kā ticīgam cilvēkam viegli pieņemt un ticēt Dievam, un sakarā ar to saprast, ka Dievs ir vienīgais mīlestības avots šajā dzīvē. Dievs dod mīlestību bez maksas, bez brīvdienam, šīs kanāls vienmēr ir vaļā. Tāpēc mums vajag vienkārši parūpēties par ko. Atbilde ir elementāra. Šeit ir elementāra mehānika, elementāra fizika. Mums jāparūpējas par savu fizisku, par savām emocijām un par savu garīgo. Un kāda virziena par attīrīšanu. Man ir ļoti bieži nāk cilvēki pēc brīnumgraudiņiem, jo visi zina, ka homeopātija sastāv no saldiem, baltiem bumbulīšiem, kas ir diezgan garšīgi, viņi nav nerūgti, bez smaržas, Un viņi saka, doktor, iedodiet tos brīnišķīgus graudiņus, un, lai, piemēram, spiedienus, tā kā nokrit, lai es kļūstu mierīgāk, Tad es saku, homeopātija, es piemeklēšu jums, homeopātija būs kā skrūvgriezīs, kā āmuris, lai naglus nespiest, ar pirkstu, ar rīkšķi sienā, bet lūdzu jāsāk ar sevi un aktīvi jāpiedalas šīs veseļošanās procesā. Gan sievietēm, gan vīriešiem ir ļoti lieli un ļoti vienkārši uzdevumi šajā dzīvē. Dzīvot vispār ir ļoti vienkārši, lai visiem veicas.